Kā daudz viet Latvijā, arī Madonas novadā no 10. aprīļa līdz 10. maijam izsludināts spodrības mēnesis. Katrā pagastā apkārtnes sakopšanas darbus koordinē vietējā pagasta pārvalde, bet novada centrā darbus pārauga pilsētas pārvaldnieks un pašvaldības īpašumu uzturēšanas dienests. Būtiskākais spodrības mēneša ieguvums iedzīvotājiem ir pašvaldības atbalsts zaļo atkritumu izvešanā. Mēs pilsētas iedzīvotājiem piedāvājam Big Bag maisas, arī, protams, lielos konteinerus 7 kubīgos, kuru var sakopt savus īpašumus gan iekšpusē, gan ārpusē, kā jau arī citi cilvēki to minēja, kur tiek zaļā masa, lapas, zari, dārza kaut kādi tādi atkritumi tiek izvesti bez maksas. Protams, arī spodrības mēnesī ir iespējams arī pieteikt konteinerus priekš sadzīves atkritumiem, bet tas notiek par maksu. Madonieši jau pieraduši, ka katru gadu spodrības mēneša ietvaros īpašumu uzturēšanas dienestā var saņemt liela izmēra maisus, kuros ērti sakraut visu nevajadzīgo, kas teritorijā sakrājies pēc ziemas perioda. Ļoti brīnišķīgs pakalpojums un tu privāti mājās sakop gan iekšu, gan ārpusīti, un arī zarus viņi izved, ne tikai maisus, ļoti apmierināti, ļoti. Un jūs arī izmantojat regulāri šo pakalpojumu? Pavasarī un rudenī. Jā, izmantojam un esmu ļoti apmierināta. Spodrības mēneša kulminācija visā Madonas novadā norisināsies Lielās talkas dienā 21. aprīlī. Madonieši talkos 4 galvenajos objektos. Tā kā spodrības mēnesis tiek izsludināts iepriekš jau pirms talkas dienas, vai mēs uz talkas dienu būtu daudzumos pilsētas sakopusies, sakasījuši lapus, vai mēs varam talkas dienā talkoti vērienīgākos objektos un izdarīt pamatīgākus, redzamākus darbus. Plānots vairākas talkošanas vietas. Vienā no tām būs pie Madonas valsts ģimnāzijas, kur ar sadarbībā ar audzēkņu vecākiem tiks ierīkota āra klase, zaļā klase. Tur paredzēta celmu raušana, zemes līdzināšana, sēšanas darbi. Tad ir pensionāru biedrība ir pieteikusies talkot kartingu trases apkārtnē, kur arī būs dažādi vairāk gan uz atkritumu savākšanu vērsti darbi. Arī sportisti pieteikušies turpat talkot, lai varētu šo apkārtni sagatavot jau pludmales sezonai. Ir paredzēti darbi arī laulības un šķiršanās graviņā, kur arī tāpat kā jau katru gadu tiek uzmanīgi pievērsts tam, lai savāktu pēc ziemas visus atkritumus un varbūt arī šādā veidā veicināt turpmāk cilvēkus nemēslot tajās apkārtnēs. Sadarbībā ar Lielās talkas organizatoriem konkursā par labiekārtojamāko pagalmu Vidzemē atzīst daudzdzīvokļu māju pagalms Rūpniecības ielā. Pats vērienīgākais objekts būs Rūpniecības ielas kvartāla iekšpagalmu sakopšana, kur aktivitāti izrādīja mājas vecākais Gundaras Trops un uzrakstīja projektu, un tika apstiprināts Lielās talkas projekts, kur piesaistīti ir investori, sponsori, teiksim tā, soliņu izgatavošana, kociņu stādīšana. Tā ka pats vērienīgākais objekts noteikti būs, kur būs skatāms pēc talkas, tas ir Rūpniecības ielas kvartāls. Spodrības mēnesis ir vienreiz gadā, bet tas sakoptais dzīvesveids un tas nemēslošana, tas būtu jāatceras, ka visa gada garumā tomēr jāievēro.